Šis ir konstitucionālās politikas seminārs Bīriņa 2009. Seminārā piedalās gan tiesneši, gan Saeimas juridiskā biroja vadība un darbinieki, tieslietu ministrijas darbinieki, advokāti, mācību spēki. Tātad ir ļoti prominenti profesionāli dalībnieki. Šāda te pasākuma mērķis ir veicināt diskusijas par virkni Latvijai būtiskiem konstitucionāliem jautājumiem, kas veicina demokrātiju valstī. Tajās situācijās, kad ikdienas rutīnas darbā juristi neatrod laiku pievērsties tiem jautājumiem, kas skar fundamentāls un principiāls problēmas, tad šeit ir iespēja šos jautājumus izkristalizēt, izdiskutēt profesionāļu vidū, veikt kādas analīzes ar citās valstīs meklētiem risinājumiem un pēc tam rezultātu jau atspoguļot iespējams savā darbībā. Mūsu seminārs ir veltīts vēlēšanu problemātikai un proti gan vēlētāju brīvas gribas veidošanas jautājumiem, kuri jāatšķir leģitīma ietekme uz vēlētāju no neleģitīmas ietekmes uz vēlētāju, un šo robežu noteikti nav nemaz tik vienkārši, par to mēs diskutējam. Un otrs jautājums ir par vēlēšanu formālo sistēmu. Teiksim, tas ir proporcionāli, mažoritāri jauktas sistēmas un būtībā par dažādiem vēlēšanu sistēmas elementiem, kas dažādās sistēmās tiek kombinēti. Un arī Latvijai savu noteikta vēlēšanu sistēmas elementu kombinācija, un par to mēs diskutējam, cik tas ir optimāli un ko ir iespējams uzlabot. Šodienas diskusija daudz svarīgāku būtu komunikācijas ekspertiem un politikas zinātņu ekspertiem, par ko ir runa. Runa ir par brīvās gribas formēšanos. Tātad nevis tik daudz, kā mēs balsojam, kur mēs balsojam, kā to visu skaita. Svarīgāk ir, kas cilvēkam notiek galvās, kā viņi izdara savu izvēli. Un te ir ļoti liela nozīme masu mēdījiem un tīpaši sabiedriskiem mēdījiem, par ko mēs tūlīt sāksim diskutēt. Mēs esam sapratuši, tagad mums ir zināms laika periods pagājis, ja, ar 90. gadu sākumu šo izveidoto vēlēšanu sistēmu, zināms laika periods ir pagājis. Un jautājums ir par to, pie kam viņš ir ļoti dabisks jautājums, ja, vai tajā sabiedrības attīstības stadijā, kurā mēs esam, vai toreizējais vai ne, redzējums ir tagad pietiekams vai nav pietiekams, kā pasaules praksa ir gājusi uz priekšu, teiksim, vai ne, kā zinātnes atziņas ir gājuši uz priekšu par šo jautājumu. Bīriņa piedāvā tādu unikālu iespēju, kur mēs runājam nevis tikai par augstām teorijām, bet patiesībā mēs esam spējīgi, teiksim, viņas ļoti praktiski vai ne, reducēt uz praktiskām problēmām, ja, kas mums liekas, un praktiskām situācijām. Konstitucionālās politikas semināru Bīriņa 2009 organizēja Publisko tiesību institūts sadarbībā ar Biznesa augstskolu Turība, tāpat arī ar Tieslietu ministrijas atbalstu un Latvijas vēstnešu atbalstu. Tā ir vienīgā vieta, kur Latvijā var satikties politiķi, tiesībnieki, politologi un atrast varbūt kādus saprātīgus risinājumus tam, kas mums te notiek, vai precīzāk sakot, nenotiek.